Vai tev ir pazīstama sajūta, ka tu esi iestrēgusi savā dzīvē? Tu mēģini dažādas lietas, tu centies, bet nekas nestrādā. Ir tāda sajūta, ka tu vienkārši visu laiku ej pa riņķi. Tu esi iestrēgusi tādā kā vāveres ritenī. Tev visu laiku liekas, lai vai ko tu darītu, nekas nesanāk gana labi. Tu neesi gana laba. Vismaz tas ir tas, kā tu jūties. Pat ja tev kaut kas izdodas, ja kāds tev izsaka uzslavu vai komplimentus, tu ļoti ātri atrodi, kā atkal sevi nolikt, kā sevi šaustīt un vainot par kaut ko. Vai tev ir pazīstama tā sajūta, ka katru dienu tev ir šaubas, vai tu dari pareizi, vai tas bija pareizais lēmums, vai es pareizi pateicu, izteicot. Tev ir grūtības iestāties par sevi, pateikt nē, novilkt robežas un pieņemt lēmumus. Tu netici sev, un tu nebeidzami šausti sevi par visām savām pat vismazākajām, šķietam visnenozīmīgākajām kļūdām, ko cits vispār pat nebūtu ievērojis. Katru dienu tu daudz domā par nākotni, tu nožēlo savas pagātnes kļūdas, un tu baidies par nākotni, jautājot sev, vai pēc 5 vai pēc 10 gadiem es vēl joprojām būšu turpat, kur es esmu šodien. Es zinu, kā tu jūties. Es to varu tik precīzi aprakstīt, tāpēc, ka es runāju par sevi. Es pati biju šajā situācijā. 8 gadus es jutos savā dzīvē pilnīgi nožēlojami, kapitāli un bezcerīgi iestrēgusi visās savās dzīves jomās. Es katru dienu mocījos ar vainas, mazvērtīgumu apziņu, ļoti zemu pašajūtu. Man bija paralizējošas bailes, ko par mani padomās citi. Nedod Dievs, es viņu acīs kaut kā ne tā izskatīšos, vai mani kāds aprunās. Es nepārspīlējot varu teikt, ka es ienīdu savu ķermeni. Es darīju fiziski sev pāri. Man bija ēšanas traucējumi. Es nokritos svarā uz vienu pusi par 30 kg un pēc tam pieņēmos atpakaļ par 30 kg. Man nepietika naudas, man negāja attiecībās un, zini, es jūtos tik vientuļa, it kā es būtu vienīgais cilvēks pasaulē. Es pieļauju, ka tu vari identificēties ar to, ko es stāstu. Sliktākais bija tas, ka šis viss man bija tā apnicis, ka es visu laiku, lai vai kā es censos, lai vai ko es darītu, es turpinu atgriezties nulles punktā un iet par riņķi, ka es neredzēju vairs pilnīgi nekādu gaismu tuneļa galā, un godīgi sakot, es gribēju izbeigt savu dzīvi. Toreiz, zini, es būtu laikam gatava atdot jebko, visu savu naudu, savu dvēseli pārdot, lai atnāktu kāds un pateiktu: Monika, tev ir jādomā tā un tev ir jārīkojas tā, lai tu tiktu ārā no šīs te bedres un varētu pretendēt uz laimi. Bet, kā jau tas dzīvē notiek, tad princis baltā zirgā neatjāja. Neviens mani nenāca glābt, un rezultātā es jūtu, ka es slīdu tikai arvien dziļāk un dziļāk tajā dubļainajā, pretīgajā bedrē, kur es reāli slīkstu, kur man nav ko elpot. Tikmēr šodienā es esmu pārliecināta par sevi. Es zinu, ko es dzīvē vēlos, un es arī sasniedzu savus mērķus un piepildu savus sapņus. Man nav bail no kritikas un no heiteriem. Tici man ir heiteri. Ja es kaut ko nolēmju, tad es daru par spīti arī kaut kādām bailēm, kas uzrodas. Es daru un es eju uz priekšu, kamēr es savus mērķus sasniedzu. Es esmu brīva, kāda es vienmēr vēlējos būt. Es dzīvoju pēc sava grafika, eju gulēt, cikos gribu, ceļos, cikos gribu, plānoju savus darbus, kā es gribu. Ja es nedēļas vidū gribu paņemt brīvdienu, ja es trešdienā 12:00 gribu aizbraukt uz jūru, es kāpju mašīnā un daru to. Neviens cits nenosaka, kur man iet, ko man darīt un nekontrolē manu dzīvi. Tikai un vienīgi es pati to daru. Tāpat es varu ceļot jebkurā brīdī, nevis vienreiz gadā, kad darbs man ir piešķīris atvaļinājumu par to aldziņu, par kuru es vispār varu atļauties aizbraukt uz kaut kādu garlaicīgu Turcijas kūrortu. Es šobrīd attīstu savu uzņēmumu, es daru darbu, ko es dievinu, par kuru es vienmēr sapņoju, un es tev godīgi varu pateikt, ka šobrīd, ja tā es skatos uz savu dzīvi, es reāli dzīvoju savu sapņu dzīvi. Kādreiz man tas likās kaut kas neiedomājams, bet šodienā tā ir mana realitāte. Kādreiz, ja man kāds to būtu teicis, es būtu vienkārši smējusies un pēc tam raudājusi, jo man tik ļoti sāpētu, ka man var izteikt kaut kādu tādu vīziju, kas ir tik neiespējama. Bet šodien es to iemiesoju. Tu droši vien klausies un domā, kā man tas izdevās, lai es varētu padalīties ar tevi un arī tu varētu izdarīt tieši to pašu, jo tas ir mans absolūtais mērķis – palīdzēt tev un palīdzēt arī citiem cilvēkiem justies savā dzīvē labi un piepildīt. Tāpēc es esmu šeit, tāpēc es vispār dzīvoju.
Un tas, ko es vēlos, ir izstāstīt tev savu stāstu, ko tieši es darīju, lai nonāktu līdz šai transformācijai, līdz šim rezultātam, un parādīt tev ļoti praktiskas tehnikas un uzdevumus, ko tu vari sākt darīt jau uzreiz, kad tu noskatīsies šo te video, lai jau katru dienu justos savā dzīvē ar vien labāk. Starp citu, tas viennozīmīgi nav nejauši, ka tu šodien esi nonākusi tieši līdz šim te video, jo es vienmēr esmu savā dzīvē ticējis, tas man ir tāds tā kā moto, ka viss notiek īstajā laikā. Tas nozīmē, ka šī ir tā zīme, kuru tu apzināti vai arī neapzināti visticamāk līdz šim gaidīji. Šis ir tas moments, kad tev veikt pārmaiņas savā dzīvē un beidzot sākt dzīvot, nevis tikai eksistēt. Jo tas ir tas, ko tu esi pelnījusi. Un tas ir tas, ko es tev no sirds novēlu. Un ja man izdosies kaut vai šī webināra laikā jau tev palīdzēt, tad es būšu ļoti, ļoti laimīga. Bet tagad es vēlos tev izstāstīt savu stāstu, kā solīju. Pirms 10 gadiem man bija diagnosticēta depresija, diagnosticēta veģetatīvā distonija un man bija arī anoreksija. Es svēru 34 kg, dzēru kaudzi ar dažādiem antidepresantiem, kas man tobrīd vispār nepalīdzēja. Man bija traucēts miegs, traucēta ēšana, protams, arī fiziskā plānā tas ietekmēja visu manu dzīvi. Un pats trakākais bija, protams, emocionālais, jo es jutos pavisam viena, un es neredzēju nekādu izeju, un man likās, ka manai dzīvē nav jēga, un ka iespējams būtu labāk šai pasaulē, ja es tajā nemaz nebūtu. Tolaik es arī profesionāli nodarbojos ar sportu, un, protams, ka tas mans gan mentālais, gan fiziskais stāvoklis vienkārši grāva visu to, ko es biju treniņos ieguldījusi, un sportistas karjera bija, tā teikt, pa kāju. Man bija briesmīgas attiecības ar ģimeni, ar to vistuvāko atbalsta sistēmu, kas katram cilvēkam ir. Un visi mani draugi, redzot to postu un tās nelaimes, kuras esmu, no manis, diemžēl, novērsās. Man bija tāds sajūta, ka man šī pasaulē nav vietas, ka pilnīgi viss, ko es daru, ir briesmīgi un man nesanāk. Un pat, ja mani kāds uzslavēja vai kaut kas man izdevās, kaut kādā brīnumainā kārtā sacensībās es tomēr dabūju medaļu, es vienmēr atradu, kur sev piesieties, kā sevi nolikt, kas nebija gana labi, kur es atkal kļūdījos. Es jutos pilnīgi bezvērtīgi, tā kā zemāk par zemi. Es tik šausmīgi baidījos no kritikas vai no tā, ka kāds cits par mani pasmiesies vai padomās. Ja kāds man kaut ko pateica, kaut vai konstruktīvu kritiku, es nenormāli ņēmu to pie sirds, apšaubīju sevi, un es atkal domāju, ka es pilnīgi visu daru nepareizi, un lai vai kurš kaut vai bombzis uz ielas mani nosauc par kaut kādu briesmoni, es tam ticēšu. Mans pašvērtējums bija sadragāts, es dzīvoju katru dienu nenormālā trauksmē trīcošām rokām. Man bija vainas un, protams, arī kauna sajūta. Man negāja ne darbā, ne sportā, ne studijās. Vispār, viss, ko es darīju, vienkārši aizgāja pa grīsti. Un katru reizi, kad es tik ļoti, ļoti saņēmos pilnīgi visus savus pēdējos spēkus, lai atkal mēģinātu sākt no sākuma, lai atkal tomēr pierādītu sev, ka es neesmu neveiksminieks un ka es varu ar to visu tikt galā, kā jūs domājat, kas notika? Es atkal izgāzos. Un tā mana sajūta bija tāda, ka es atkal esmu nulles punktā. Es visu laiku eju par riņķi. Un, protams, ka tas man lika justies vēl vairāk nožēlojamai, vēl vairāk sevi šaustīt, vēl vairāk sevi vainot, būt vēl nepārliecinātākai par sevi un vēl vairāk nostiprināja to pārliecību, ka ar mani kaut kas nav kārtībā. Es skatījos uz saviem kursabiedriem, uz saviem ģimenes locekļiem, uz paziņām sociālajos tīklos, un man reāli bija tāda sajūta, ka es esmu šeit, un viņi ir tādā tā kā burbulī, un viņi ir kaut kur ļoti, ļoti, ļoti tālu no manis uz tādas laimīgās pasaules. Jo tajās bildēs viņi visi izskatījās tik priecīgi, tik laimīgi, tik piepildīti, visiem attiecības, visiem kaut kas forši iet karjerā, notiek kaut kādi jauki notikumi, kaut kādas sociālas aktivitātes. Un es vienkārši esmu tā kā šīs biezās stikla sienas, vēroju to visu no malas, un man reāli ir tāda sajūta, ka vai vispār man ir iespējams būt laimīgai? Ko vispār nozīmē laime? Ko tas nozīmē? Un, zini, man bija tāda sajūta, ka varbūt tā mana laimes porcija, ko katram cilvēkam šūpulī iedod, kad viņš piedzimst, varbūt manējā kaut kādas kļūdas pēc vienkārši radota citam cilvēkam, lai viņam tiek dubultā. Nu, tas es arī tagad runājot par to kļūst emocionāli, jo
Es ticu, ka tu arī kaut kādos dzīves momentos tā esi jutusies, un tas ir ļoti, ļoti skumji. Un es atceros, ka es gāju gulēt, un es modos gan no rīta, gan pa nakti ar sajūtu, ka es esmu neveiksminiece, un es nemaz neesmu pelnījusi būt laimīga un dzīvot labi. Un bieži vien man radās sajūta, ka es esmu iesprūdusi, es nezinu, varbūt tu zini tādu filmu Murkšķa diena. Tur tā ideja ir tāda, ka galvenais varonis katru rītu pamostas vienā un tajā pašā dienā. Un viņš netiek ārā no tās dienas, viņš to dienu piedzīvo atkal un atkal un atkal un atkal. Un es arī biju tas varonis, kurš vienkārši iet pa riņķi. Un es redzu, ka citiem cilvēkiem mainās dzīve, bet es esmu tieši turpat, kur es biju pirms gada un kur es biju pirms vairākiem gadiem. Ja nu vienīgais viss paliek vēl sliktāk. Es gāju terapijā, un, kā es jau teicu, es arī lietoju medikamentus, bet man, diemžēl, tas nekad īsti nepalīdzēja. Te gan es gribu tev pateikt, ja tev ir paškaitējuma domas, tad lūdzu vērsies pie psihiatra, vispirms vērsies pie speciālista. Katrs gadījums ir individuāls, bet ir obligāti jākonsultēs ar speciālistu, jo tas ir ļoti, ļoti nopietni. Paralēli terapijai un zālēm es pati mēģināju sev kaut kā palīdzēt, kaut kā atvieglot tās sāpes, kam es gāju cauri katru dienu. Es vienkārši kaudzēm lasīju visādas pašizaugsmes grāmatas, kur jūs fonā varat man redzēt daļiņu mazu no tām. Es apmeklēju visādus kursus, visādus maratonus, kas solīja, ka padarīs mani laimīgu, cels man pašapziņu, ļaus man mainīt savu dzīvi, bet lai vai cik daudz naudas un sava laika un centības es tur ieguldītu, es nekad nejūtu reāli, ka manā dzīvē kaut kas mainās. Gluži pretēji, godīgi sakot, man tikai palika vēl spēcīgāka tā sajūta, ka es esmu kaut kāds īpaši dramatisks gadījums, kuram neviens nevar palīdzēt, ka man nekas nevar palīdzēt. Es vienkārši esmu bezcerīga. Kas bija tas mans pirmais lūzuma punkts, kurā es sāku virzīties pretī tam, kur es esmu šodienā? Es sāku saprast, ka jušanās kā nabaga apbižotam upurim, kurš ir dzīvē apdalīts, kuram redz šūpulī neielika laimi, kuru visa pasaule apbižo un dara man pāri, liek man justies katru dienu tikai vēl sliktāk. Ja tu vaino pasauli, valdību, ģimeni, jebko citu pie visām savām problēmām, tad, diemžēl, bet nekas tavā dzīvē nemainīsies. Paliks tikai sliktāk. Vienīgais cilvēks, kurš ir atbildīgs par izmaiņām, tā esi tu. Varbūt tu tagad gribi man teikt, bet Monika, ko tu gribi man pateikt? Es jau tā visu laiku sevi vainoju, sevi šaustu, un tagad tu gribi, lai es sevi iznīcinu arī par to, ka es pati bojāju savu dzīvi? Nē, tas noteikti nav tas, ko es tev gribu pateikt, jo es esmu par to, ka viens no fundamentiem transformācijai ir iemīlēt sevi, pieņemt sevi un izturēties pret sevi kā pret tavu vislabāko draugu, jo pret sevi mēs tā parasti neizturamies. Tāpēc, nē, es nerunāju par to, ka tev ir sevi jāšausta. Es šeit runāju par to, ka tu kā pieaudzis cilvēks uzņemies atbildību par savu dzīvi. Tu apzinies, ka tava dzīve ir tikai un vienīgi tavās rokās. Ka tā nemainīsies tad, kad tev paaugstinās algu, ka tu dabūsi to darbu, ko tu vienmēr gribēji, vai uztaisīsi biznesu, ka tavs partneris pēkšņi sāks tevi pārsteigt ar ziediem vai kaut kā forši izturēties, vai ka tu vinnēsi loterijā miljonu. Nē, šito te vajag izbeigt, šito te dzēšam ārā, labi? Kamēr tu savas dzīves grožus liec citu cilvēku rokās, un tava labsajūta ir atkarīga no ārējiem apstākļiem, mīļā, tavā dzīvē pilnīgi nekas nemainīsies. Pilnīgi nekas nemainīsies, tas tikai ies downward spiral uz leju. Viss ies uz leju. Tad, kad es to sapratu beidzot, jo ļoti ilgi es dzīvoju tajā, ka mani vecāki ir vainīgi pie visa šitā, kur ir vainīgi tas, ka man dzīvē neiet, citiem iet labāk, Kad es to beidzot sapratu, es iemācījos piedot cilvēkiem, tas bija vesels liels process, grūti, ļoti grūti ir iemācīties piedot cilvēkiem, kas tev nodarījuši pāri. Bet es uzzināju, ka cilvēki dara pāri citiem tikai tad, ja viņi paši ir sāpināti. Un tā bija viena no lietām, kas man palīdzēja viņiem piedot. Un šī atbildības uzņemšanās mani transformēja no tāda bezspēcīga, vārga kamoliņa par savas dzīves saimnieci, jeb savas realitātes radītāju. Es pieņēmu lēmumu, ka pietiek. Es šādi vairs nedzīvošu, un es būšu tā, kas noteiks, kā es dzīvošu savu dzīvi.
Un es beidzu gaidīt, kad mistiski atjās tas princis baltā zirgā vai kaut kāds mistisks mans lielais glābējs, un viss mainīsies, un pēkšņi viss būs labi, es pamodīšos vienā rītā, un vienkārši viss būs kārtībā, man vairs nebūs visas tās domas un sajūtas. Un es izdarīju izvēli rīkoties un justies citādāk. Tas bija konkrēts lēmums, tas bija tas pirmais lēmums, kas pēc tam mainīja manu dzīvi. Un jā, protams, ka procesā man bija bailes, man bija šaubas, es kritu, kā saka, pat ja tu krīti ar seju pret asfaltu, tu tāpat virzies uz priekšu, ja? Man ķermenis pretojās izmaiņām, man smadzenes pretojās izmaiņām, tas bija tik nenormāli grūti, bet visu šo gadu laikā atrastama tās tehnikas, es tomēr atradu veidu, kā atgriezties un kā turpināt. Un tā soli pa solim, es tā teikt, nogalināju savu veco, to nevarīgo, sagrauto kamoliņa upura identitāti, kam viss ir slikti, un es izveidoju sev jaunu es, tādu, kāda es vēlējos būt. Tādu lielā mērā, kāda es esmu šodienā. Jo es ticu, ka tu vienmēr vari būt labāka sevis versija, un es vēl joprojām strādāju pie kaut kādām lietām, jo es redzu, ka tas tiešām nostrādā, ka lietas uzlabojas un ir baigi forši. Kas tad bija nākamais lielais pagrieziena punkts šajā te manā transformācijā? Tas, ka es beidzot sapratu, kāpēc es visu laiku eju pa to nolādēto riņķi. Es ticu, ka jūs stādāties priekšā, kas ir, ka tu tā kā tāda vāvera vienkārši vai žurciņa skrien pa riņķi un tev nekas nemainās, vai ne? Tad es tev gribu sākumā pajautāt tā. Vai tev ir pazīstamas kādas no šīm te frāzēm, ko es tagad pateikšu? Es neesmu pietiekami laba, es nevaru, man neizdosies. Citi var, bet es nevaru. Es nekad to neizdarīšu. Es nekad nenopelnīšu pietiekami daudz, lai kaut ko varētu atļauties nopirkt. Vīrieši ir cūkas. Es esmu neveiksminiece. Šitie ir tikai daži piemēri no pārliecībām, kas patiesībā ir ļoti daudziem cilvēkiem, miljoniem, miljardiem cilvēku visā pasaulē, un kas reāli tā kā tādi šķēršļi stāv priekšā tam, ko tu, ko es, ko citi grib sasniegt. Kāda no šīm pārliecībām likās tev pazīstama? Es esmu pilnīgi droši, ka vismaz viena tev norazunēja, un tu vari nosaukt pat vairākus cilvēkus, tagad iedomāties savā draugu, paziņu vai ģimenes lokā, kas šādā te veidā domā. Un tad tu vari arī paskatīties, kā šiem cilvēkiem veicas dzīvē. Man ļoti patīk Henrija Forda citāts. Ja tu tici, ka tu vari, vai arī, ja tu tici, ka tu nevari, abos gadījumos tev ir taisnība. Patiesībā šis citāts ir ļoti laba definīcija tam, kas tad ir tās manis pieminētās pārliecības jeb uzskati. Un tagad es paskaidrošu tev vēl dziļāk, jo šis ir nenormāli svarīgi. Ja tu man lūgtu pateikt vienu lietu, tikai vienu vienīgu lietu, kas pilnībā mainīja manu dzīvi, tad tā būtu šī izpratne, ka uzskati, ierobežojoši uzskati jeb zemapziņas programmas definē pilnīgi visu mūsu dzīvi. Kā mēs uztveram lietas, kā mums dzīvē iet, kāpēc mums dzīvē neveicās, kāpēc mums neiet konkrētās jomās, finansēs, attiecībās, veselībā. Tas, kam mēs ticam, tas kļūst patiesas mūsu dzīvē. Ja tu tici, ka tu esi neveiksminiece un tev nekas nekad nesanāks, tad arī tu visur atrod tos pierādījumus tam, un tava dzīve tāda arī ir. Ja tu tici, ka tu esi forša un lieliska un tu ej un tev sanāk, tad tev pēkšņi reāli sāk arī mainīties lietas, jo tu pilnīgi citādāk tam pieeji. Bet to es arī tev tūlīt paskaidrošu sīkāk. Ja tu uzskati, ka tev kaut kas neizdosies, tu neapzināti sāc pati sevi, tā teikt, čakarēt. Piemēram, ja tu gribi notievēt, tas ir daudziem aktuāls piemērs, tāpēc es šo te paņemšu, bet tu atkal un atkal pieēdies saldumus vai sadzeries, nezinu, vīnu, pieēdies picu, pastu, visādas garšīgas lietas, bet lielā daudzumā. Tā vietā, lai zaudētu svaru, tu paliec vēl apaļīgāk, vai ne? Rezultātā, kas notiek? Tā kļūst par tavu kārtējo neizdošanos. Ir tā kā tāds neizdošanos tāda burciņa, kur tu visu laiku liec iekšā, un tā burciņa jau ir tik piepildījusies, ka tur jau pāri malām iet, ja? Un tas vēl vairāk stiprina to tavu pārliecību, ka, es jau zināju, ka es esmu neveiksminiece. Cik bieži tev ir iekšā tas, ka, es taču teicu, ka man neizdosies, priekš kam es vispār šo mēģināju? It kā absurdi, bet tā tas reāli ir.
tu neapzināti pati sev pierādi to, es atvainojos, mēslu, kam tu tici. Un šis kļūst par to aburto loku, to sasodīto riņķa danci, kurā tu turpini visu laiku iet pa riņķi, malties pa riņķi līdz vienkārši vēmienam, kamēr tu neizlauzies no tā nolādētā riņķa ārā. Un to nosaka tikai tas, ka tu spēj nomainīt to, kam tu tici. Tu noteikti zini, kas ir Tonijs Robins. Viņš ir viens no pasaulē pazīstamākajiem pašizaugsmes treneriem. Pie viņa iet coachingā gadā maksā $1 000 000. Un viņš ir teicis tā: vienīgais, kas neļauj mums iegūt to, ko mēs vēlamies, ir tas stāsts, ko mēs pastāvīgi iestāstām paši sev. Un te atkal es gribu tev pateikt, ja tu tici, ka tev kaut kas nav iespējams, tad tev tas arī nav iespējams. Jo šādi domājot, mēs tā kā neviļus pavēlam gan savām smadzenēm, gan ķermenim vienkārši izslēgties attiecībā uz to konkrēto vēlmi. Un es kā coach certificēts, es ticu, ka mūsu potenciāls ir gandrīz neierobežots. Jā, ir mums fiziski ierobežojumi, mēs vēl nevaram lidot, bet ir pilnīgi skaidrs tas, ka ierobežojoši uzskati, jeb zemapziņas programmas, absolūti ierobežo to, ko mēs katrs savā dzīvē varam sasniegt. Jo, ja tu tagad skaties šo webināru, es tev varu pateikt, tu savā dzīvē šobrīd varētu būt daudz tālāk nekā tu esi. Es esmu pilnīgi droša. Es ar tevi aprunātos, un tu man izstāstītu, man lielākie sapņi ir tādi, un es tev teiktu, klausies, bet tu tur vari būt. Un tad es tev pajautātu, kam tu tici, ko tu ikdienā domā, kā tu rīkojies, kā tu pati ar sevi runāt, vai tu sevi lamā par stulbeni, vai tu visu laiku sev saki, ka tev neizdosies apzināti, neapzināti. Un tu uzreiz ieraudzītu, kur ir tas gaps, jeb tā plaisa starp to, kur tu esi šodien nelaimīga, un starp to, kur tu gribi būt. Jo šo te uzskatu transformāciju izveido tādu kā tiltu no tiem sūdiem, kur tu esi te, uz to foršo, puķaino, ziedošo, smaržīgo pļavu, kur tu gribi būt. Un es tev turpinu stāstīt, kā tu nonāk. Un šis bija tas moments, kurā es sapratu, cik ļoti izmainītos mana dzīve, ja es varētu uzbūvēt šo te tiltu. Ja man izdotos mainīt savu pārliecību, ka es esmu pilnīga nulle un neveiksminiece, un sākt ticēt tam, ka es esmu spējīga, ka es esmu pārliecināta, ka es esmu forša. Jautājums bija, kā to izdarīt, kā izmainīt to, kas man bērnībā ir tik dziļi iedzīts, kā izmainīt to, ko 20 gadus es sev saku katru dienu 24/7. Un pie atbildes nonācu tajā brīdī, kad es sapratu vienu ļoti gudru lietu. Un klausies uzmanīgi, ja ir viena lieta, ko tu paņemsi no šī webināra, tad lai tā ir šī, labi, vēl vairākas, bet lai šī ir tiešām. Tava pagātne nedefinē tavu nākotni. Pat tad, ja tev iepriekš entos gadus kaut kas pilnīgi nav izdevies, tu esi gājis par riņķi, jutusies kā pilnīgs mēsls, tas nenozīmē to, ka tāda būs arī tava turpmākā dzīve, ok? Un tagad drusku par riktīgi, manuprāt, interesantiem pētījumiem. Pētnieki ir noskaidrojuši, ka cilvēks vidēji dienā nodomā 12,000 līdz 60,000 domu. Un kā tu domā, cik daudz no tām ir negatīvas? Tā kā lielākā daļa vai mazākā? Es domāju, ka tu ļoti labi zini, ja tu paskaties pati, kā tu ikdienā domā, vai ne? Un tas nav tā tikai tev, tas ir visiem cilvēkiem. No visām šīm te domām 80% ir negatīvas domas. Un tūlīt kaut kas vēl labāks. 95% ir tieši tādas pašas domas, kā iepriekšējā dienā. Iedomājies? Tas nozīmē, ka reāli katru dienu tu neapzināti vēl dziļāk savās smadzenēs, tā kā tādu naglu, iedzen tos pašus ierobežojošos uzskatus, kas tev ir. Es neesmu gana laba, es esmu nepareiza, es esmu nemīlama, es esmu neveiksminiece. Visu to briesmīgo komplektu, ko tu stiep līdzi jau kopš savas bērnības. Tad kādas iespējas mums vispār ir izmainīt savu dzīvi, ja mēs 95% katru dienu domājam to pašu, ko vakar? Un padomā, ko tas nozīmē, kāpēc es par to kļūstu tik emocionāli. Jo ja mēs neveicam radikālas izmaiņas savā identitātē, domāšanā, sajūtās un rīcībā, tad katru dienu mēs reāli atkārtojam savu pagātnes pieredzi ar visām tām neveiksmēm, ka mēs gājām cauri, ar visu to
nelabo sliktajām domām un sliktajām interakcijām ar citiem un pieredzēm, kas mums bija vakar, aizvakar un pirms gada. Ja tevi tavā dzīvē kaut kas šobrīd neapmierina, tad neapzinoties un nemainot visus šos te elementus, ko es minēju, tātad domas, sajūtas, darbības, rīcība, tu turpini pati sev, protams, ka neapzināti, bet radīt šādu realitāti arī rīt, parīt un pēc 10 gadiem. Tas mans jautājums tev ir tāds, vai tu pēc 10 gadiem gribi justies tāpat, kā tu jūties šodien? Man liekas, ka tava atbilde ir diezgan pārliecinoša nē, vai ne? Ja tu visu laiku dzīvo saskaņā ar vieniem un tiem pašiem ierobežojošiem uzskatiem, tu domā ļoti līdzīgas domas. Piemēram, es neesmu pietiekami laba. Tu katru dienu jūti vienas un tās pašas sajūtas. Ko tu jūti? Vainu, kaunu, skumjas, izmisumu. Kas ir tas, ko tu jūti? Vienkārši tu vari atbildēt šiem jautājumiem arī. Kas ir tās tavas domas, ko tu domā katru dienu? Tu visu laiku atkārto tās pašas darbības, vai ne? Padomā par savu ikdienu. Tu šausti un kritizē sevi. Tu nespēji sevi aizstāvēt, nespēji pateikt nē, kad, piemēram, kolēģi tev uzgrūž kaut kādus liekus darbus. Tu ļauj citiem pārkāpt savas robežas. Un varbūt arī tu esi paralizēta, bailēs, tu gribētu kaut ko mainīt, kaut ko darīt, bet tev tik šausmīgi bail, ka tev izsmies, piemēram. Ka tu neko nedari. Padomā, kas ir tās tavas darbības. Un kāds ir tā visa iznākums? Tu atkal un atkal nonāc pie viena un tā paša rezultāta, vai ne? Tu jūties nelaimīgi dzīvē, un tev neizdodas, lai vai ko tu darītu. Un rezultātā tu katrā dienā ieraugi pierādījumus tam, jau atkal, ka tu esi neveiksminiece. Bet tās visas ir muļķības, tāpēc, ka tas viss balstās uz to, ka tu tam tici. Kaut vai piemērs. Cik reizes tu jaunajā gadā uzstādīji kaut kādu apņemšanos? Un tagad, cik no tām reizēm tu šo te apņemšanos patiešām arī piepildīji? Lielākā daļa šeit atbild, ka nereizi līdz vispār pārstāja kaut ko apņemties. Un tu neesi viena, jo izrādās 92% cilvēku nepiepilda savas jaunā gada apņemšanās. Lai gan tu droši vien arī vari identificēties. 31. decembrī New Year, New Me, ja, jauns gads, jauna es, visi ir apņēmības pilni un iedvesmas pilni un entuziasma pilni. Un nopērk sporta zāles abonementus un valodu kursus un nūjas nūjošanai un slēpes slēpošanai, lai vai ko kurš sapērk, ja? Un kas notiek pēc tam? Kas ir tas kaut kas tik daudz stiprāks par to visu cilvēku apņemšanos, lai tā vietā, kad tu 3. nedēļā vēl turpinātu ar savu abonementu iet uz zāli un ēstu veselīgi, tu vienkārši atopies uz dīvāna ar vīna glāzi, tādu foršu labu šardonē, pastu, picu vai saldumu kalnu un Netflix sev priekšā. Un, protams, ka arī vainas apziņa. Vai tas izklausās tev pazīstami? Varbūt ne tieši tādos apstākļos, kā es raksturoju, bet tu noteikti vari atrast savā pieredzē tādas situācijas. Vismaz man tas noteikti ir pazīstami. Un jo vairāk šajā savā transformācijā es apzinājos, ka šie te uzskati, jeb zemapziņas programmas nosaka, kā es reaģēju, kad viss aiziet pilnīgā grīstē, vai kad man izsaka kritiku, vai kad man rodas iespējas, ka es tās nevis izmantoju, bet nobīstos un ielienu aliņā, jo straujāka kļuva mana transformācija visu šo te apzinoties. Un reāli tas, kas notika, es sāku ieraudzīt, ka mani uzskati, gluži tā kā tāds leļu teātra aktieris, vienkārši rausta mani aiz aukliņām, kā kaut kādu tādu pilnīgi tizlu, nespējīgu lupatu lelli, pilnībā nosakot to, kādā virzienā ies mana dzīve, kur man kaut kas izdosies un kur man neizdosies. Nu, kas tas vispār ir par stulbumu? Es taču to nosaku, nevis kaut kādas pārliecības. Tāpēc es katru dienu sāku ievērot un piefiksēt visas savas domas, sajūtas, reakcijas un darbības un rīkoties pretēji tam, kā es biju vienmēr darījusi līdz šim. Un saskaņā, un sāku rīkoties, mainīju to attiecīgi tā, kā es gribēju justies, kādu es gribēju savu dzīvi. Un tas bija grūti. Tas aizņēma vairākus gadus, un tas bija grūti, es tik daudz reižu padevos. Bet tomēr es turpināju iet uz priekšu, un beigās
tas tiešām arī uzlaboja manu dzīvi. Nu, tāda pavisam īsumā skrienot cauri bija mana transformācijas pieredze, bet tu noteikti skaties un tu gribi man pajautāt, Monika, labi, super, tas man iedvesmoja, bet kas man ir jādara, lai es beigtu iet pa apli un pēc 10 gadiem es neatrastos tieši šajā te pašā punktā, vai pat, nedod Dievs, vēl zemākā, vai ne? Pirmkārt, tu jau tagad esi uzvarētāja. Vien šī webināra noskatīšanās tevi jau ir pavirzījusi tālāk nekā citus cilvēkus. Kāpēc tā nav kaut kāda stulba frāze? Tas ir pamatots. Ņemot vērā, ka šīs te zemapziņas programmas, tāpēc jau tās sauc par zemapziņas programmām, tās sakņojas ļoti dziļi mūsu zemapziņā. Un lielākā daļa cilvēku, kas dzīvo autopilotā, viņiem nav ne jausmas, ko viņi paši domā par sevi un par dzīvi, un kāds tam ir iespējas, jeb rezultāts uz to, kur viņi savā dzīvē nonāk un kā viņi jūtas. Jo kamēr tu nezini, kam tu tici, tu nevari to apšaubīt, vai ne? Jo tu uzskati, ka tā ir vienīgā un patiesā realitāte. Nu, lūk, bet tu jau šīs nodarbības laikā esi iespīdinājis, kā man patīk teikt, gaismu savas zemapziņas vistumšākajos nostūros. Un tagad tev ir jāturpina to darīt. Un tā ir arī tā pirmā praktiskā lieta, ko es tevi aicinu darīt. Katru dienu sāc apzināties un piefiksēt, pieraksti savas domas un sajūtas, savu iekšējo dialogu, kā tu sevi sauc, kā tu runā ar citiem cilvēkiem, cik bieži tu sevi nosauc par stulbu vai par neveiksminieci, vai kad tu citiem stāst, nu man jau tāpat tas neizdosies, vai kaut vai joki, kuros tu pasmējies par sevi, nu man jau nekad nesanāk, es jau nekad to vīru neatradīšu. Be careful what you wish for, because you just might get it, ja? Ļoti uzmanīgi, ko tu izsaki, jo tu vari to arī materializēt. Tāpēc nesaki tādas lietas, nevajag. Ievēro, kā tu reaģē un kā tu jūties konkrētās situācijās. Otrais. Atceries, ka tu neesi bezspēcīgs ārējo apstākļu upuris. Atceries, cik priekš manis šī bija milzīga atziņa manā transformācijā. Tā vietā atceries lūdzu to, ka tu esi tā, kas nosaka un rada savu realitāti. Tie groži, man patīk, ir zirgiem jāat sportā, ja? Tas ir gan karietē, bet groži vai pavadas vai stūre tavam dzīves poršam ir tikai un vienīgi tavās rokās. Tu vari pagriezt savu dzīvi tikai tu, tādā virzienā, kādā tu vēlies, un tu to vari izdarīt sākot ar šodienu, bet tā ir tava izvēle. Un tikpat labi, tu arī ar šo te superdārgo Porsche, es pieļauju, ka tava dzīve ir daudz dārgāka nekā Porsche, vari iebraukt grāvī un viņu sašķērdīt. Tu zini vispār, kādu dzīvi tu vēlies dzīvot? Jo ļoti daudz cilvēku vispār viņi saka, ka viņi ir neapmierināti, bet kad viņiem pajautā, bet ko tu vēlies? Es nezinu. Tāpēc apsēdies, konkrēti paņem un apsēdies uzreiz pēc šī webināra, tad tu to neizdarīsi, un uzraksti uz papīra lapas detaļās, kāda ir tava sapņu dzīve, kā tu jūties, kā tu izskaties, kur tu strādā, kur tu dzīvo, ar kādu mašīnu tu brauc, arī kādas materiālās lietas tev ir, kādi cilvēki tev ir apkārt. Izveido tādu maksimāli spilgtu un garšīgu nākotnes vīziju visās tās detaļās. Un tagad trešais un iespējams, ka vissvarīgākais punkts. Ka tev ir skaidrs, kā tu domā šobrīd, kā tu jūties ikdienā, kā tu reaģē, kas ir tas, kas tev nepatīk tavā dzīvē, kas ir tas, kam tu par sevi tici, ja, ka tu esi neveiksminiece, stulbene un tā tālāk. Un tad, kad tu esi otrajā punktā izveidojis vīziju, kā tu gribētu dzīvot, tad pajautā sev, kas man ir jādara katru dienu, lai es domātu, justos, reaģētu, runātu un dzīvotu saskaņā ar to dzīvi, kādu es sev vēlos un kāda es vēlos būt šajā te dzīvē. To visu rūpīgi saraksti uz lapas, smuki noformētā, lai tev iedvesmo, pieliec bildes, un katru rītu apskaties uz šo te sarakstu un nodzīvo dienu, turot prātā to, kas ir tajā sarakstā, lai tu vakarā pirms iešanas gulēt varētu paskatīties to sarakstu un ielikt ķeksīti pie pilnīgi katra no tiem punktiem. Tas viss tev prasīs reāli ieguldīt daudz laika, es tev nemelošu, jo tā arī bija mana iepriekš pieredze. Un tev par šīm lietām ir jādomā pilnīgi katru dienu, jo ja tu to nedarīsi katru dienu, tā izmaiņas nenotiek. Viss atgriežas vecajās sliedēs.
Te ir runa par neiroplasticitāti un par neironu savienojumiem, kur izveidojas jauni un aizaug vecie, ja tu nepietiekami stiprini tos jaunos. Tas notiek ļoti ātri, un tur smadzenes ir stiprākas par jebkādiem taviem gribas spēkiem. Ja? Tev ir jāņem vērā, ka tas būs grūti. Tu vari atcerēties kaut kādu konkrētu situāciju, ka, piemēram, tu gribēji kaut ko mainīt, ieviest kaut kādu jaunu ieradumu, bet beigās tu visam atmeti ar roku un atgriezies pie vecā. Tas ir tas tipiskais piemērs. Jo gan ķermenis, gan mūsu smadzenes pretojas jebkādām pārmaiņām. Un viņi darīs pilnīgi visu, lai tavu mērķi izgāstu. Un, diemžēl lielākā daļa, kas šobrīd skatās šo webināru, padosies. Es to jau zinu no savas prakses, jo vienkārši cilvēka smadzenes ir uzbūvētas maksimāli taupīt resursus, līdz ar to arī, diemžēl, izgāst jebkādus jaunos pozitīvos ieradumus un dzīves izmaiņas. Un tev ir nepieciešams speciālas zināšanas, rīki un prakses, ko tu vari veikt katru dienu, lai tu zinātu, kā šo motivāciju noturēt ilgtermiņā. Ja tavs tas vilšanās trauks, ko es jau iepriekš pieminēju, šobrīd jau ir pārpildīts un smeļas pār malām, un tu zini, ka tu vēl vienu vilšanos, vēl vienu reizi, kad tu jūties kā neveiksminiecis, tu neizturēsi, es gribu tev palīdzēt. Kā būtu, ja tā vietā, lai tu sistos pa pakulām, šis latviešu izteiciens, ja? Un visticamāk piedzīvot neveiksmi, kas vēl vairāk pastiprinās to tavu pārliecību, ka tu esi neveiksminiecis un tev nekas nesanāk. Pievienojies man, un mēs esam vairāk nekā 100 cilvēki, kas jau ir absolvējuši transformācijas kursu Programmē sevi veiksmīgā. Man patīk tas nosaukums, jo viņš 100% atbilst kursa būtībai. Tāpēc, ka tas, ko mēs darām, ir, mēs mainām šīs vecās programmas, kas mums ir, tā teikt, uzinstalētas. Ja mēs salīdzinām sevi ar datoru, kā man patīk darīt, tad bērnībā mums ir uzinstalēts viss, tev nekas nesanāks, tu esi neveiksminiece, tu visur izgāzies, tu neesi pietiekami skaista, tu nezaudēsi svaru, tu nenopelnīsi naudu, tu esi tīzla, blā, 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 un mēs dzīvojam savu dzīvi ar to saskaņā. Mēs varam, ja mēs zinām kā, pārprogrammēt to savu datoru uz to, ka es esmu forša, es sevi mīlu, es esmu skaista, vīrieši man pievērš uzmanību, es esmu pašpārliecināta, man lieliski iet biznesā, nauda pie manis nāk vairāk nekā man ir vajadzīgs, un tā tālāk un tā joprojām. Jo vienkārši padomā, cik ļoti atšķirīgas dzīves ir cilvēkam, kurš par sevi domā, es esmu slikta, stulba idiota, un kurš par sevi domā, es esmu pārliecināta, es esmu forša, es eju, es daru un man izdodas. Lūk, šajā kursā es apkopoju visas tās pēdējo 10 gadu laikā manis sūri grūti apkopotās un gūtās zināšanas, tehnikas, prakses, rīkus, meditācijas, tos, ko es pārbaudīju uz savas ādas un sapratu, ka tas strādā. Jo, zini, kopumā, ja skatās uz visām metodēm, tur ir vairāki simti visdažādāko metožu un tehniku, ko vien es esmu savā dzīvē pamēģinājusi. Un, protams, ka tās, kuras reāli no tām visām strādāja, bija ļoti maziņš, maza grupiņa. Bet, lai tās visas izmēģinātu un lai saprastu tiešām, vai šis strādā, vai varbūt es nepietiekami ilgi to daru, man vajadzēja 10 gadus. Turklāt es arī praktizēju ikdienā ar individuāliem klientiem kā NLP coach, un šajās te transformācijas stratēģijas sesijās es redzu uz saviem klientiem, kādi rezultāti ir viņiem. Turklāt arī strādājot ar saviem jau vairāk nekā 100 kursantiem šajā konkrētajā kursā, arī es esmu redzējis, ka tas reāli strādā praksē. Nevis tā bija mana unikālā pieredze, bet cilvēki iet, viņi izmanto šo te metodiku, un viņi tiešām viens pēc otra nonāk pie šī te rezultāta. Es negribu, lai tu pazaudētu kaut 1 minūti no savas dzīves, nemaz nerunājot par mēnešiem vai par gadiem. Tas laiks, kad dzīvot, nevis vienkārši eksistēt, kad dzīvot dzīvu dzīvi, dzīvot ar baudu, tas laiks ir tagad, nevis nekad. Tāpēc arī es redzu šo programmu kā pārbaudītu, praksē pārbaudītu ne tikai uz mani, bet arī uz citiem cilvēkiem, shortcut, jeb īsceļu, kas tev neradīs tagad vēl lielāku apjukumu un slodzi, kur tev jāiegulda sava nauda un enerģija, mēģinot meklēt visādus kursus, pašai atrast kaut kādas grāmatas un izmēģināt to visu, kas tev strādā, kas tev nestrādā, lai tev paiet vēl 10 gadi. Un, zini, nav pat garantēts, ka pēc 10 gadiem tu to savu formulu tiešām arī atradīsi. Bet es gribu tev iedot to, kas man ir jau tagad, ko es esmu
atlasījusi, ejot kursus gan Latvijā, gan kanādiešu, gan amerikāņu idotus kursus, ejot pati terapijā, ejot pie dažādiem kaučiem, izmēģinot visdažādākās meditācijas līdz tam brīdim, ka es tagad pati jau taisu meditācijas, kas man ļoti transformatīvi strādā uz klientiem un kursantiem, sportojot, afirmējot, vizualizējot, taisot visādus vision boards, apmeklējot hipnozi, atzimšanas elpošanu, veicot sirds koherences praksi un pētot neiroplasticitāti un kvantu fiziku un visādas enerģijas, un vēl lasot visu laiku tās grāmatas, ko es turpinu darīt. Tas ir viss tas, ko es esmu apkopojis priekš tevis, lai tev nav jāvelta visi tie resursi, lai tev ir priekšā pilnīga skaidrība. Ok, tagad man ir jādara tas, reāli es paņemu tevi aiz rokas un es aizvedu tevi līdz tavam mērķim. Jo tas, ko es izdarīju ar savu dzīvi, kā es smējos, es pati sevi izmantoju kā tādu laboratoriju, kurā es eksperimentēju ar šo visu dažādās kombinācijās, beigās arī izveidojot pati savas unikālās metodas, kuras tu neatradīsi nekur un nevienā kursā, jo tajās es apvienoju kaut ko es iemācījos no dažādām citām un kas man pašai individuāli palīdzēja, ko es pati izdomāju. Un šī tādā laboratorijā es atradu to laimes formulu, laimes eliksīru, stulbi un banāli skan. Bet tas ir tiešām tā, kā tas ir un kā es to jūtu. Un vēl svarīgi ir tas, ka es iepriekš tev teicu, ka smadzenes un ķermenis tev pretī nenāks. Būs tie brīži, kad tu kritīsi ar seju pret asfaltu un tev sāpēs un tu gribēsi padoties un tu gribēsi atgriezties tajā nulles punktā. Bet atšķirība būs tāda, ka es un citi cilvēki, kuri arī ies kursu, mēs būsim tur priekš tevis. Mēs tev padosim roku, lai tu vari piecelties. Es tevi pastutēšu, es tev pateikšu to uzmundrinošo vārdu, jo visu kursu laiku, jebkuru jautājumu tu man vari droši rakstīt, un es tev atbildēšu. Un lai tu varētu saprast, vai šis tiešām kurs ir piemērots tieši tev, es gribu aicināt tevi tagad jau uzreiz veikt absolūti praktisku uzdevumu. Priekš tam tev tagad vajadzēs atrast papīra lapu un rakstāmo. Tagad visi atrod lapas. Es ceru, ka jums līdz šim patīk šis webinārs. Ok, lapa ir sameklēta, un tagad es tev nolasīšu konkrētus apgalvojumus, un ja tu identificējies ar šo apgalvojumu, ja tas atbilst tev, tad ieliec plusiņu. Ja tas neatbilst tev, ieliec iksiņu, tā kā nope. Ja? Ok. Lapa ir sameklēta, vienalga kaut vai kaut kāda pavisam maziņā lapiņa, galvenais, ka tu vari pierakstīt. Ok, pirmais apgalvojums, ja, tā kā testā. Tavā dzīvē ir jomas, kurās tu esi pilnībā iestrēgusi. Lai vai kā tu censtos, cik smagi tu strādātu, ir tāda sajūta, ka tu sities kā pret sienu. Nekas nesanāk un nekas nemainās. Ja šis atbilst tev, tad tu uz savas lapas tagad liec plusu, ja neatbilst, tad raksti X. Ok, mēs ejam tālāk. Nākamais apgalvojums. Tu zini, ka tu vairs negribi šādi dzīvot, un tu negribi, tev ir apriebies. Bet visu laiku ir tāda sajūta, ka ir kaut kas, ko tu pat nevari izskaidrot, kaut kas lielāks un spēcīgāks par tevi, kas bloķē jebkādus tavus centienus un tavus pūles kaut ko izmainīt. Tu tā kā centies darīt, tu uzsāc, bet tu visu laiku tāpat atgriezies tajā nulles punktā, kur tu biji. Ja? Atkal plusiņš, ja tas raksturo tevi, iksiņš, ja tas tevi neraksturo. Ok, nākamais. Tev katru dienu, vai gandrīz katru dienu, ir sekojošas domas. Es esmu neveiksminiece, man nekas neizdosies. Ko es vispār daru ar savu dzīvi? Es esmu stulba, es esmu stulbene. Man pārmetīs, mani izsmies, par mani slikti domā, es nepatīku, mani aprunā, es esmu nepareizi, es rīkojos nepareizi. Te tev jāskatās, protams, ka iespējams, ka katru no šīm domām tu nedomā, bet galvenais uzsvers ir uz to, ka tu ikdienā tiešām regulāri domā negatīvas domas par sevi un par to, kā tev kaut kas izdosies vai neizdosies. Ja šis tev atbilst, liec plusiņu, ja nē, iksiņu. Nākamais. Tu bieži salīdzinies, tu skaties uz, piemēram, saviem kolēģiem, draugiem, paziņām, ģimenes locekļiem, tu bieži scrollo sociālos tīklus, un tev ir tāda sajūta, ka viņiem visiem viss izdodas, ka viņi reāli dzīvo foršas dzīves. Bet tu esi, tā kā es teicu, aiz tās sienas ar visām savām problēmām un neizdošanos,
it kā ar tevi kaut kas nebūtu kārtībā, it kā tev tā laime nebūtu ielikta tur šūpulī kā bērniņam, jo pārējie izskatās tik laimīgi. Kāpēc? Ja? Ja šis tev atbilst, plusiņš, ja nē, iksiņš. Ok, tālāk. Ir vairākas lietas, ko tu gribētu darīt, bet tev ir nenormāli bail, ka tev neizdosies. Tāpēc tu prokrastinē, vai arī tu iesāc un ātri pamet. Tev parasti sākumā ir entuziasms, tu tici, man izdosies, reku, šitais kurs būs tas, kurš točni izmainīs manu dzīvi. Bet pēc neilga laika tu atkal attopies turpat, un tu esi vīlusies, un tu atmet ar roku, un tas vēl vairāk tev stiprina to sajūtu, ka tu esi neveiksminieks. Vai arī tev vienkārši nav fiziski tādas lietas, ne fiziski, ne garīgi, nav enerģijas kaut ko uzsākt un novest to līdz galam. Pārgurumā tu atkal padodies un atkal ieslīgstais pašpārmetumos un sevis šaustīšanā. Atbilst plusiņš, neatbilst iksiņš. Nākamais. Tu regulāri iestrēgsti nebeidzamajā tajā sākšu pirmdien, ja? Atkal, ko es teicu, New Year, New Me, New Monday, New Week, New Me, ja? Jauna nedēļa, jauns es, jauns gads, jauns es. Sākšu pirmdien, ciklā esi iestrēgusi. Nespējot rast motivāciju atkal saņemties, jo tu baidies, ka visticamāk, ka tu atkal piedzīvos to neveiksmi, atkal būs tas, es teicu, ka man neizdosies, tāpat kā iepriekšējās reizēs. Ja šis atbilst tev, plusiņš, ja nē, mīnusiņš. Un tālākajiem, tu esi zaudējusi ticību sev, saviem spēkiem un iespējām, tu neļauj sev sapņot, jo tāpat ir skaidrs, ka nekas no tā neizdosies. Plusiņš vai iksiņš. Vienmēr ir kaut kas starp tevi un laimi. Vēl 5 kilogrami, tas, kaut kāds konkrēts atalgojums, tas superīgais vīrietis, kuru tu nekur nevari atrast. Tā super foršā automašīna. Bet pat tad, kad tu it kā gūsti panākums un tu it kā kaut ko pat sasniedz no tiem mērķiem, tev vispār nav ne laimes, ne gandarījuma. Jo vienmēr klāt ir tāda tā kā tukšuma sajūta. Un vienalga tu atrodi, par ko sevi nolikt, par ko sevi šaustīt, kas nebija pietiekami labi. Plusiņš vai iksiņš. Super! Pirmais solis ir paveikts. Tagad paskaties uz saviem rezultātiem. Cik tev sanāk iksiņu un cik sanāk plusiņu. Ja vismaz uz 3 apgalvojumiem tu atbildēji ar plusiņu, tas nozīmē, ka tev vismaz 3 plusiņi, tad šis kurs 110% ir tev. Tas, ko es tev šobrīd piedāvāju, ir jau 2 mēnešu laikā sākt to milzīgo transformāciju, kas man paņēma 10 gadus, lai saprastu, kas ir jādara. Un zini, ko, diemžēl, bet lielākā daļa cilvēku tā arī nekad neizdara savas dzīves laikā. Un tas ir tas, ko es gribu mainīt. Tas ir tas, kāpēc es tik daudz laika esmu veltījusi un kāpēc es ņemu to savu šausmīgi sāpīgo pieredzi, lai tev nebūtu jākrīt tādā bedrē un jāiet cauri tik garam posmam, lai saprastu, kā tikt no turienes ārā. Es gribu savas šīs sāpes, tās briesmīgās neveiksmes, kam es izgāju cauri, pārvērst spēkā, tagad palīdzot arī citiem cilvēkiem. Agrāk, kad es to visu informāciju meklēju, man nekad nebija doma, ka es palīdzēšu citiem. Bet ar laiku, tā kā ikdienā kādam kaut ko pasakot, es sapratu, ka cilvēkiem tas tiešām palīdz, un tāpēc es pārvērtu to par savu misiju. Un bišķiņ padomā, bišķiņ paceļosim laikā. Ja tu pēc 2 mēnešiem savu šī brīža sajūtu, lai vai kāda tev tā būtu, bet pamatprincips, ka tu ej par riņķi, tu centies, bet tev nekas nemainās, tu esi iestrēgusi dzīvē, tu jūties kā neveiksminieks, tu šausti sevi un visu laiku kritizē, tu baidies sekot saviem sapņiem un mērķiem. Ja to tu transformētu uz man ir tiesības būt, es mīlu sevi, es mīlu savu dzīvi, es apzinos sevi kā vērtību un es sevi cienu, man ir visas tiesības uz panākumiem, es zinu, ko es dzīvē vēlos un es eju uz saviem mērķiem un man arī izdodas. Un man ir visi nepieciešamie rīki, zināšanas un metodes, lai pat dienu, kas galīgi neiet tā kā manā virzienā vai man par labu, tomēr es varu pārvērst tā, ka es varu nomenedžēt, pārvaldīt savas emocijas, un dienas beigās man tāpat ir gandarījums, un es tāpat eju gulēt ar labu sajūtu par sevi un par savu dzīvi. Padomā, cik nenormāli atšķirīgi dzīve izvēršas šiem 2 cilvēkiem, ko es raksturoju, ja?
Tam vienam pirmajam es esmu stulba, man nekas nesanāk, es esmu forša, man viss ir labi, es esmu pārliecināta par sevi. Padomā, kādas iespējas rodas šiem abiem cilvēkiem, kādus cilvēkus piesaista un satiek šie abi divi cilvēki. Tās ir divas pilnīgi atšķirīgas dzīves, un es gribu tev piedāvāt, pagaršot un iemiesot to, kā tas ir, ja tu tici, ka tu esi forša. Jo tu esi, es to zinu jau tagad, un tāpēc es negribu, lai tu tērē vispār, kā es teicu, nevienu savas dzīves minūti vairs. Ir laiks sākt dzīvot, un tas laiks ir pienācis šeit un tagad.